Sveiciens Dieva mīļoto meitiņu skatītājiem un klausītājiem. Klāt ir pienācis nākamais raidījums un nākamā sērija, un šajā reizē mums ir ļoti brīnišķīga iespēja aprunāties un diskutēt ar mācītāju Andri Opengeimu. Labvakar, mācītāji Andri! Labvakar! Un labvakar visiem, kas meklē patiesību, meklē brīvību, un Bībelē teiks, kas meklē, tas atrod. Tā kā, ja mēs meklējam caur Jēzu, caur Bībeli, tad ziniet to, ka Jēzus teica, esmu durvis, kas caur mani ies, tas arī izies un atradīs zaļainas ganības. Tādā zāles būs daudz, barības būs, un tava dvēsele būs piemielota, ja, viņa būs pabarota, viņa būs piepildīta, un tas arī radīs tālāko ārējo arī dzīvi. Tātad, kas notiek tevā neredzamajā pasaulē, pēc tam tas sāk parādīties arī tavā redzamajā pasaulē. Tāpēc, ja es saku, šķīsti no sākuma trauka iekšien, un tad arī viss ārējais būs arī sakārtots. Amen! Nu, lūk, ķersimies pie tāda pirmā jautājuma, kas ir ļoti izplatīts, diemžēl, šatat gadās laulībā un attiecībās. Ko jūs teiktu par šo vienas puses mīlestību? Tad, ja sieva vai vīrs, vienam no viņiem ir zudušas šīs jūtas pret otru, un ko tad darīt? Vai ir kāda cerība, vai ir vēl jēga lūgt, paļauties uz Dievu, vai tā teikt, mest plinti krūmos un sapņot jau par kaut ko citu? Dievs ir par to, lai nebūtu šķiršanās. Un te ir jautājums, vai otrā pusīte ir ticīga, vai viņš nav ticīgs. Un, ja nav ticīgs un viņš negrib dzīvot ar tevi, nu, to, kā saka, nevar uzspiest. Bībelē teikts, ka tad brālis vai māsa ir brīvi. Bet, ja jūs esat kristieši un esat Dieva bērni un esat precējušies, varbūt tad, kad nebijāt vēl ticīgi, bet pēc tam palikāt un viss kārtībā bija. Liekas, kad arī atzināties viens otram mīlestībā, un pēc tam kaut kas sāka notikt ar vienu vai otru. Un tas ir process. Bībelē teiks, ka Jūda palika par nodevēju. Tātad tas ir process, viņš palika tāds, viņš nebija uzreiz nodevējs. Tāpēc arī tur jāskatās ir, no kā viss sākās. Un parasti sākās ar to, ka atnāk doma. Arī teikts vecajā derībā, ka tad, kad tu ies apsolītajā zemē, tad sargies, lai neatnāk pie tevis ļauna doma, ka tu sāki domāt, ka vari atkāpties no Dieva, tāpēc, ka tev jau tagad viss tur ir mājas un viss pārējais. Tāpēc atnāca kaut kāda doma, cilvēks ar kādu kaut kur pafilirtēja, varbūt salīdzināja ar kādu un kaut kur pačatoja ar kādu un parādījās kaut kāda opcija. Un tad uzreiz, tā kā arī Bībelē teikts, ka uz skaudību nes tas gars, kas mūsos mājo. Tas nozīmē, ja es mīlu Dievu, bet ja es sāku mīlēt pasauli, tad es sāku atzīst attiecībā uz Dievu. Tāpēc, nu, tā tas notiek. Un tavā sirdī sāk iezakties kaut kādas fantāzijas. Jā, es būtu ar to. Un sāc salīdzināt ar savu otro pusīti. Un, protams, Sātans ir zaglis, un viņš grib nozagt pašu svarīgāko. Un kas ir laulībā svarīgākais? Tā ir mīlestība, uz tā viss tiek arī būvēts. Un tad arī viņš sāk piemest kaut kādas situācijas un kaut ko sāk rādīt. Un tāpēc es ticu, ka katra laulība var būt dziedināta, bet dziedināta no sākuma jābūt sirds. Tātad jābūt ir dvēseļu kopējam. Ir ļoti svarīgi ar katru individuāli parunāt. Ja? Jo, ja dzīvotu abi divus uz neapdzīvotas salas, es domāju, ka nebūtu tādas pat domas, bet tā kā ir kaut kur, kur varu iet, un tad arī cilvēks meklē iespēju un kaut kādu arī tā kā iemeslu, ka es tā kā došos, redzi, kāda tu esi, un tādā veidā arī Sātans cilvēku noķer un tālāk saka, tu varēsi, būs kaut kas labāks, būs kaut kas brīnišķīgāks, bet, kā mēs redzam, ka tie cilvēki pēc tam ir vīlušies. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs cīnāmies, mēs lūdzam, mēs dziedinamies no sākuma paši,
izskatām savu pusi. Protams, nevajag tikai vainot to otro, ka viņam kaut kādas problēmas, ja, ka viņam nav vairs mīlestības. Varbūt no manas puses nebija kaut kāda uzmanība vērsta, ja. Tāpēc arī tur jābūt kaut kādai izrunāšanai vienam ar otru un jābūt kaut kādai dziļai grēksūdzei, ja, jāpalūdz piedošana un jānes tādi patiesi grēksūdzes augļi, lai nav tikai, ka parunājām un tagad atpakaļ atkal uz tiem pašiem, kā saka, uz to pašu situāciju. Nu tā, tāpēc tas tāds, protams, ļoti individuāls jautājums, ja, bet es tā kā apzīmēju tā kā kopumā, ja, jo parasti apdziest mīlestību tāpēc, kad ir kaut kāds grēks un viss. Nav lūkšanas. Un ja cilvēks atdziest attiecībās ar Dievu, tad viņam arī sākās viss pilnībā, viņam brūk viss, viņam ģimene sabrūk, tāpēc, ka viņam no sākuma, kā es pašā sākumā teicu, iekšējais garīgais stāvoklis ir sabrucis. Tātad Sātans atrada vietu, un viņš neapstājas. Viņš tālāk brucina visu pēc kārtas. Viņš ņem pašu svarīgāko cilvēku dzīvē. Un, protams, viens no svarīgākajiem tā ir ģimene. Attiecības ar Dievu, ticība, pēc tam finanses, veselība. Viņš pilnībā to grib sagraut. Nu tā, tāpēc tur ir jābūt tādai vēl konsultācijai. Tiem cilvēkiem noteikti ir jāiet pie Dieva, jālūdz, noteikti arī jābūt kādam blakus, kurš viņus varētu vadīt, ja viņi grib, protams, to, lai būtu dziedināšana. Jā, āmen. Un ticam tad, ka ir iespējams, vai nevarbūt jums ir bijis pieredzē šādi gadījumi, vai tomēr nav nācies saskarties pozitīvu iznākumu? Man ir bijuši pāri, kur jau bija lēmuši jau viss šķirties. Tie nebija no mūsu draudz, bet bija kādi citi. Un jā, paldies Dievam, šodien dzīvo laimīgi, viss svētīgi, bet bija jābūt tādai dziļai sarunai. Un tad, kad bija satuvojies ar Dievu, kad viss bija, kā saka, sakārtots, tad arī atnāca mīlestība, piepildījums un tā pareizā prizma, ka sāk cilvēks skatīties caur Dieva perspektīvu. Ja? Un tur jautājumi, kuri bija tā kā pretlikti, sakārtojās un domas sakārtojās un bija ieraudzīts, kur vēlns ir dabūjis, atradis vietu. Un paldies Dievam, jau gadi pagājuši, tas jau ne vienkārši gads ir, bet jau kaut kādi 6 gadi, jau mierīgi kādi 6 gadi jau pagājuši un visiem cilvēkiem ir labi. Un vēl ir piemēri noteikti, jā. Esmu konsultējis diezgan daudz cilvēkus. Jā, slava Dievam par to. Tad nākamais tāds jautājums varbūt arī mazliet izrietēs no šī saistībā par gavēšanu. Kāda jums ir pieredze un jūsu viedoklis, vai ir vērts man kā sievai vai, teiksim, vīram iestāties par esošo vīru laulību gavēt, vai atkal brīvajām meitenēm, kuras tik ļoti ilgi gaida tos savus vīrus, bet nesatiek, nav, vai arī gavēnis varētu būt tāds labs atspēriena punkts, lai lūkšanas tiktu atbildētas. Gavēnis, protams, nav priekš tā, lai Dievam izlaustu rokas un teikt, ka tev ir tagad mani jāsvētī, tāpēc, ka es gavēju. Bet tā ir tā iespēja pazemoties Dievu priekšā. Tas nozīmē, ka es meklēju Dievu, un Dievs noteikti atmaksā tiem, kas viņu meklē. Viņš Bībelē teiks 11.6 ebrejiem, viņš atmaksā. Atmaksā ar ko? Ar viņa balss dzirdēšanu, ar lietu sakārtošanu. Pats es esmu par savu sievu gavējis, lūdzis, un es vēl, kad nebiju precējies, man viņa bija atteikusi, kad man bija 22 gadi, viņai bija 18 gadi, un tā es no gada gadā lūdzu, arī gavēju, un tad jau, kā sakot, jau vispār jau bija baigi grūti, es vienkārši gavēju. Es gavēju, Dievs, es gribu precēties, Dievs, man vajadzīga sieva. Es parasti tās 3 dienu gavēņus ņēmu, un man vienkārši sāk kārtoties lietas, vienkārši aizgāja. Man pat viens cilvēks ir tāds, ja kas Rīgā, tāds Wood Religion vīriešu barbershop, ja jūs zinat, ir tādi Vecrīgā un vispār par Rīgu, ja, tāds Rozenvalds Edgars, ja. Viņš bija jauniešos, un viņš saka, klausies, uz tevis tāds prieks ir,
tu drīz aprecēsies. Es pats reāli nezināju, ka es precēšos, bet viņš saka, tu aprecēsies. Es redzu uz tevis kaut kas tāds īpašs, ja? Un tas bija reāli pravietiski no viņa. Un tiešām pēc 2 nedēļām man bija sadarināšanās. Kaut gan es vispār tur nebiju no manas tās Zojas puses, vispār nekā nebija. Un es pat nebiju tā, zini, es gavēšu par viņu. Ja? Es izlūšu, ka tieši viņa man ir vajadzīga. Ja? Tas jau tā kā burvestība bieži vien ir. Tu tā kā nostat to cilvēku un viss viņai jābūt manai. Un es izgavēšu un viņa mani iemīlēs. Ja? Tā nedrīkst. Bet es vienkārši gavēju Dievu priekšā, Dievs, es gribu precēties, man vajadzīga sieva. Un vienkārši sāk kārtotas lietas un tieši uz to pusi, tieši uz Zojas pusi, ja. Un tā sakārtojas, ka es joprojām vēl, kā saka, nevaru atiet, ja. Tik labi ir 19 gadi ir pagājuši un mēs dzīvojam laimīgi, svētīgi un paldies Dievam, Dievs mums ir devis jau lielu ģimeni, 7 bērnus un mēs tiešām esam ļoti svētīgi, tāpēc es redzu to, ka gavēnim ļoti liela svētība un var ar to sasniegt mērķus. Un tas palīdzēs garīgi, labāk dzirdēt Dievu, un otrais būt gara vadītam. Ja, tad Dieva gars tevi sāks vadīt, var uz konferenci, var vēl kaut kur. Ja. Tad tas Dieva plāns, viņš labāk strādās tavā dzīvē, nekā tu pats skraidīsi, kaut ko meklēsi un kā saka, ne to, ko vajag atradīs. Bet tad, kad tu pazemībā saka, Dievs, es gribu nekļūdīties, es gribu, lai varētu tev kalpot, un tāpēc lūdzu sūti man to cilvēku, kur tu man esi sagatavojis. Un noteikti tas palīdz lūkšana pastiprināt ar gavēni, ļoti ir efektīvi. Noteikti Dievs svētīs un Dievs pakārtos visu. Iedos tev domu, iedos tev kaut kādu aicinājumu uz kaut kurien, ja, un tu aizbrauks, un tur arī būs. Vai tavā draudzē kāds sāk skatīties uz tevi, bet noteikti ir jābūt arī kalpojošam. Nevajag tikai sēdēt un gaidīt, kad tev vīrs atnāk. Sāc kaut ko darīt, draudzē, darbojies. Vienalga, sāc kalpot Dievam, vai draudzē, vai ārpus draudzē, bet kaut ko dari efektīvi priekš Dievu. Vienkārši nezaudē laiku, negaidi, kad viņš tev atnāks. Atnāks, kad vajadzēs, Dievs sūtīs tev to, kas varēs tevi atbalstīt, un jums būs viss sekmīgi tālāk arī kopā kalpošanā. Viņš varēsiet viens otru papildināt vēlāk. Jā, tas gan ir tiesa. Arī es varu piekrist un teikt, ka pirms sava vīra sastapšanas arī biju devusies gavēnī. Un tas patiešām ir ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies! Ģimenē mēs varam vairāk runāt, ka tāds narcisms ir, ja? Un ar to slimo lielāko daļu vīrieši, ja narcisi patmīļi, abjūzeri, kā mēs varam pateikt, kuri atrod upuri un izdara to ļoti veikli, ar tādu tā kā piesaisti, tu skaistākais, tādu nekad neesmu saticis, daudz ir bijušas, bet tu esi vislabākā, visskaistākā, visgudrākā, un mums ir tik daudz kopējs, vienkārši brīnos. Mēs vienkārši viens priekš otru esam radīti. Tas jau praktiski pirmajā reizē vai otrajā tikšanās reizē cilvēks jau tā atzīstās. Ja? Vēl neko nav īsti pastaigājuši, bet neko īsti nav parunājuši, kaut kāds pāris frāzes, viņš jau var tādas lietas izmest. Bet tas tā kā pelīti slazdā viņš dabūna. Un pēc tam, kad slazds jau ir ciet, kad esat aprecējušies, tad pēkšņi kaut kas notiek transformēs uzreiz hopā. Pavisam citi vārdi jau un paliek rupjāks, tāpēc, ka kur tev tagad dieties? Un viņš sāk tevi izsūkt emocionāli, tas ir pirmais, viņš ir vampīrs, viņam ļoti patīk, kad sieva raud, tāpēc, ka tas ir viņam gaļa. Ja saldais ēdiens, viņš grib, lai viņu uzslavē, kāds viņš ir mālacis, kā viņš tur ir kaut ko paveicis, viņš, protams, vienmēr pats to tā kā stāsta un tā kā cenšas, lai tā kā atzīst, es taču esmu foršs. Tas ir narcis, ja, tas ir patmils, tas ir, zin kā, ir tāds teiciens, mēs ar sievu mīlam mani, ja? Tad viņam tikai tā ir. Un tā ir problēma no kurienes, no bērnības, iespējams, tāpēc, ka viņš bija atstums, tas cilvēks, no tuviem cilvēkiem, nebija atzīts. Un tagad viņam iekšā tā rēta ir, un tāpēc, tad, kad sieva raud, tā ir tā gaļa, ko es teicu, tas nozīmē, ka es esmu vērts manis dēļ raud.
Un tad viņš pienāk klāt, nu, ko tu tur, pēc, ko tu tur, viņš tā kā tevi, bet īstenībā viņš tā kā iegūs ar apmierinājumu, ja? Tāpēc, ka, redzi, es esmu nozīmīgs. Un ļoti liela viltība, bezkaunība, manipulācijas ļoti liela šim cilvēkam ir, varbūt tas arī no sievietes puses, ja? Un es domāju, kāpēc viņš šodien ir tik daudz, tāpēc, ka pēdējo laiku zīme, kā mēs lasām arī 3. nodaļā, 2. Timoteja vēstulē, tur ir teikts par to, ka zini, ka pēdējos laikos, jā, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādītā ārēju svētbību, bet tā spēku noliekdami. Un no tādiem izvairies. Ko darīt ar tādu? Redzi, viņš ir ļoti ārējs. Viņš var uz cilvēkiem nospēlēt tādu lomu. Viņš tāds mīļš, viņš tā pie bērniem, viņam viss. Bet īstenībā, kad atnāc mājās, viss tas atkal cits cilvēks. Un, kad tu kādam centies par to stāstīt, par to problēmu, tad viņi netic. Viņi domā, tu kaut ko esi izdomājis. Un tad, kad tā kā grib ar viņu runāt, ar to cilvēku, ar to vīru vai sievu, tad viņi tā kā Jezebeli, ja, uzac uzreiz uzkrā, viņi atnāk, viņi tādi kā eņģelis. Viņi sāk stāstīt, ka es viņai takšu uz Turciju biļeti nopirku. Mēs ar viņu devāmies, es viņai visu, es strādāju, viņam pa mājām, da viņa tāda, viņa mani nomalno. Es vispār es tik centīgs esmu, es nopircu viņai to, nopircu to. Un tas viss praktiski, lai sev plusiņus iegūtu, viņš ir nopircis. Viņš tieši tādiem gadījumiem arī to visu pērk, lai tu nevarētu neko pateikt, lai tev muti būtu ciet. Un viņš ar to palielīsies. Un tāpēc, ja mācītājs nav pieredzējis, ja psihologs nav pieredzējis, tad viņš būs apmānīts. Jo narcis, viņš var apmānīt pat melu detektoru. Viņš tā runā, ka pats tic, viņš melo ar tā, ka viņš tā kā, notic tam, ko viņš pats melo. Tāpēc ar viņu vispār bezjēdzīgi runāt. Tāpēc ar narcisu ir tā, ka ir 3 nē. Nepierādi viņam neko, tu centies viņam pierādīt savu tur pozīciju, ka viss tur no manas puses pareizi. Neattaisnojies, tev vajag saka attaisnoties, tu zini tā un tā, kāds faktus nesanāks. Un necenties, lai viņš tevi saprastu. Viņam nav empātijas. Tas viņam nav. Un tad, kad tā kā jau iet lieta tā kā uz šķiršanos, tad tur atkal notiek tāda pārvērtība, viņš pēkšņi paliek maigs. Viņš pēkšņi atkal tev puķus uzdāvina, tās pašas, kuras pirmo reizi bija uzdāvinājis. Un to pašu Rafaelo kastīti viņš tev uzdāvina. Un tev liekas, viņš ir sapratis visu. Viņš saka, es biju muļķis. Es visu sapratu. Piedod man, es labošos, viss. Es esmu tagad cits cilvēks. Viņi parasti ļoti savu piedēvē to, ka viņi ir izmainījušies. Viņi parasti to paši saka. Esmu izmainījies, visu nakti neesmu gulējis, tagad es visu. Un tu tā kā viņam notici. Un tad, kad viņš saprot, kad atkal pozīcijas ir atdabūts atpakaļ, pēc kāda laika tu redzi, tur ir tas pats, tikai vēl slīpētāks. Viņš tagad vēl izdomā kaut ko, lai tās pozīcijas, lai tu no viņa nekur nostiprinātu, lai tev nav kur sprukt, no viņa ļoti grūti tā kā atrauties, jo tu viņam esi vajadzīgs kā donors. Tāpēc viņš tā rīkojās, jo tas ir 7-8 gadīgs bērns. Viņā dzīvo tas bērns. Īstenībā tas ir bērns. Viņš ir liels, viņš tur vīrieši 40 gadi, bet, ja tā padomā, tas ir mazs bērns. Viņš ir iestrēdz tajā bērnībā, kurā viņu ievainoja. Un tāpēc viņš baidās, ka viņš paliks viens. Ja tomēr kāds tā ļoti stingri saka visu un tā kā cērt nost, tad viņam noteikti uzreiz jāatrod cita, kuru viņš var atkal izsūkt. Tāda ir tā problēma, ko
kristietei, jo šim cilvēkam ir visu laiku taisnība, un ja es teicu tā, kā jūs sakat, ka jūs redzat, tad grēks paliek uz jums. Tad cilvēks saka, man viss kārtībā. Un tā ir tā lielākā problēma, ka cilvēkam lepnumā atzīties traucē lepnums. Jā, un tāpēc viņš tādā aplī, viņš tādā ieslēgtā riņķī ir. Un tur ir vajadzīga atbrīvošana, tur vajadzīga ļoti dziļa saruna, un jābūt ir pieredzējušam cilvēkam, kurš atpazīst narcisu. Narcisam ir ļoti arī iezīmīgi, ko esmu no visām sarunām, man ļoti daudz, pa pēdējo laiku, ļoti daudz ir bijuši pat sarunas indāls, jā, un arī vienkārši tikos ar cilvēkiem, kur man stāsta tāds un tāds. Viņš saka, tur tā kā piemin narcisu, es saku, viņš saka, tu zini, kas tas tāds ir? Es saku, jau ilgu laiku par to studēju. Jā, šodien kristietība vispār par to tā kā nerunā, tā kā, un viss tā kā taustās, un davai, pacensties būt labākai sievai, tu pamaz viņu mīli. Un vienkārši tādai sievai es gribu pateikt to, ka viņam vajadzēs, ja pat kaut kas viņa pat atšķirsies, neizšķirsies, bet vienkārši atšķirsies, un es pat iesaku atšķirties, tāpēc, ka viņš tevi emocionāli, viņš tevi izsūc. Tev liekas, ka tiešām tu esi nekas, viņš tā māk padarīt, kad precējies, kad tā kā viņš gribēja aprecēt, ja, tad tu esi super, pēc tam viņš saka, ka tu vispār neko tu nemāki, tad tu neesi tur tāda, tu neesi šitā, tu slikta māte, un viņš visu ko sāk. Un tik daudz viņš to runā, ka cilvēkam tiešām liekas, ka tā ir. Viņš pats ir degradēts, un viņš degradē citu. Un tāpēc pat pēc tam, kad ir tā kā atšķiršanās notikusi, ir liels problēmas tam cilvēkam ar veselību. Viņš ir izsūkts, viņam nav spēka, viņam ir depresivitāte, un vispār emocionāli viņš ir vienkārši, viņš nevar mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, tāpēc, ka viņš ļoti ilgi bijis ir tādā triecienā, spiedienā no narcisa. Un, jā, tad es iesaku, ja nav pagaidi nekāda risinājuma, ja, tādiem vienkārši ticēt tam, ka viss ar tevi kārtībā. Nevajag sevi vainot. Viņš visu laiku neapmierināts, tiešām man vajadzēja vairāk uz fitnesu iet, man vajadzēja būt tādai skaistākai, man vajadzēja silikonus salikt lūpās un visās citās vietās, man vajadzēja skropsas pielīmēt. Un tā kā visu laiku vainas apziņa, un to viņš dara, tu esi vainīga, tevis dēļ mēs te dzīvot nevaram, tu esi briesmonis. Un es parasti tādām sievām saku, kad es noklausos visu, un es vēl jautāju, jūs, piemēram, uzrakstat kaut ko tur, kaut kādu īsu ziņu, viņš tur uzraksta, ko dari, piemēram, tu tur uzraksti, tur to un to, tur lieku bērnus gulēt. Un viņš tev raksta, viņš kaut kur vai tur darba vēl kaut ko, viņš uzreiz tā pretīm parasti viņam ir tādi, narcisi var atpazīt arī pēc ziņām. Tu, kad viņa ziņu lasi, tu domā, kur cilvēkam ir iekšā? Tik daudz rakstīt. Wow. Tu vienkārši domā, ja tās A4 lapas, tad tas ir 5 A4 lapas, viņš jau pierakstīt. Mācītāji, jums ar viņu jārunā šitā, jums jāpasaka viņai šitā un izdariet šitā, viņš vienkārši vada tevi. Jo zini, kas viņam vēl ir, kamēr tā kā var pēdējo, vai pirmspēdējo, ja viņš nevar dabūt tev pa taisno, viņš dabūna mācītāju. Viņš pielipinās pie mācītāja, viņš viņu apsveic dzimšanas dienā, viņš viņam uzdāvina dāvanas, viņš pasaka mācītājiem, man ir mašīna. Ja kaut kur vajag kādam, vai jums, vai draudz loceklim, es gatavs esmu pakalpot. Viņš ļoti tālredzīgs. Un tad tā saucās triāde. Viņš caur mācītāju, caur tavu māti, viņš iedraudzējās ar māti. Un sāk mātei teikt, es tā gribu ar viņu dzīvot, bet viņa ar mani negrib dzīvot, viņai vajadzīga mana nauda, viņai visu laiku ir par maz, taču parunājiet ar viņu. Te viņš tā kā grib, lai tā manipulācija notiktu no mācītāja, no kaut kādas autoritātes tavā dzīvē. Un tad tādā veidā viņš domā, lai tā kā tevi piespiest tomēr ar tevi dzīvot. Un šie visi uzbrukumi ir jāatpazīst. Kad tu to saproti, ja, tad tu jau esi apbruņots. Un tad tu vari pasargāt savu personību, kā Bībelē teikts, vairāk par visu, kas jāsarga, sargi savu sirdi. Jo no turienes
rodas dzīvība. Ja? Tāpēc šī dzīvība apsīkst un nav vairs dzīvības un negribās pat dzīvot, gribās kaut kur mukt. Vienkārši daudz lietas, ģimene, bērni, kur tu muksi, māja arī uz viņa, viņš tā kā pierakstīja, viņš visu tās policiju uztaisīja tā, ka tev nav kur sprukt praktiski. Sliktas domas par dzīvi jau, tā kā varbūt tā kaut kā pabeigt dzīvi, saprot, un tu tāds, tā kā Elija, viņam gribēs no tās Jezebels kaut kur skriet, kad ir kaut kur aizlaisties, un viņš kaut ko visu laiku fantazē, visu laiku plāno, visu laiku. Viņš vienkārši tas cilvēks ir ļoti degradējis, visu laiku saruna ar to, ar savu otro pusīti, visu laiku tā kā. Un ja arī sanāk atšķirties, ja, tad zini to, ka tu būsi ragana, briesmonis, liekule, ar tādu cilvēku vispār kā var dzīvot, viņš nomelnos tevi apkārt, šausmīgi, starp taviem draugiem, radiniekiem pat, un uz tevi šķīvi skatīsies, ja? Bet vienkārši ej, lūdz Dievu, esi sadraudzība, esi slavēšanā, lasi daudz rakstus, ja? Un atrod cilvēks, kas tevi saprot, kas tevi var atbalstīt šajā jautājumā. Noteikti atradīsies kāds. Un, ja tu stāvēsi patiesībā, patiesība tevi darīs brīvu. Vienkārši tas cilvēks agri vai vēl parādīs sevi, vienkārši izlīdīs. Ja? Un, protams, vajag palūgt piedošanu, Dievs piedod, kad es kaut kur neklausījos tavā balsī sevi. Bija kaut kādas pazīmes no viņa puses. Un vēl kas ir narcisam, viņam nedrīkst vārdu teikt nē. Šādu vārdu viņš nepieņem. Tu nedrīkst viņam pateikt nē. Viņam tikai ir jā, kā viņš grib. Un tā ir arī tā problēma, ka tikai man. Un viņš neskatās, ka tev negribās, ka tu esi nogurusi, ka vēl kaut kādas lietas, ja nē, dod viss, tagad pat viss, viņš tev piespiež un tāds, nu tev labi, varbūt mīļāks paliks. Un jā, viņš savu darbu izdara, arī intīmajā jomā, arī tas viņam ir bieži vien ļoti fanātiski. Un pēc tam viņš tā kā liekas, nu viņš tagad mīš uz 5 minūtēm, pēc tam atkal tas pats viss aiziet un tu saproti, ka tu esi vienkārši, nu atkal šajā jomā viņam arī, kā saka, tā kā donors esi tikai, ja. Nu tā, tāpēc ļoti grūti, smaga šī situācija. Te ir, saku, glāb sevi pirmkārt, ja, te domā par sevi. Atjaunojies, rehabilitējies, jā, palūdz piedošanu, ja bija kaut kur tev Dievs runāja, tu nepaklaus cilvēku pat teici, tu domāji, ka viņu aprunā, jo bija tāda situācija, runāja par to, ka viņam ģimene tādi viss, un viņš tāds pats ir. Nē, viņš tāds celtnieks, viņš tāds uz cilvēku, viņš tāds darbīgs ir, jā. Izrādās, tas ir, nu tā arī, ko cilvēks zināja no personiskajām tur kaut kur attiecībām, ka nē, tas ir tāds egoists. Viņš mīl tikai sevi, viņš domā tikai par sevi, un ar to cilvēku ir ļoti grūti, viņš ir smags īstenībā cilvēks. Tā viņš ir smaidīgs, tā viņš ir kā viss tāds cilvēkos, viņš ir ok, tur pat vispār wow, bet, kad tu padzīvo, kad tu ilgāk viņu iepazīst, tad tur ir, var redzēt, ka tur ir cita persona iekšā dzīvo. Jā, un tāpēc ar tādu cilvēku, ja viņš grib dabūt brīvību, viņš sāk tā kā atpazīt, viņš sāk pat studēt to pats, tā kā redzēt sevi, un viņam kāds sāk teikt, jā, tad vajadzīgs ir dvēseli kopējs, tur vajadzīgi arī atbrīvošana, tur vajag dziedināšanu no atstumtības gara. Tas ir tas, kas praktiski viņa dzīvē ir, un tad es ticu, ka var notikt lietas, ja? Var notikt lietas, kuras var palīdzēt, lai tādā ģimenē būtu viss saskanīgs. Jā, tā kā noteikti mīļās sievas un sievietes un meitenes noteikti tveramies pie Dieva vārda, pie tiešām dzīvības vārdā un skatoties uz Jēzu, ticu, ka varat tikt izvestas tiešām no šādām sarežģītām situācijām. Viena sieviete arī ir konkrēta, viņai viss arī pazīmes, ka viņai ir problēma, jā. Viņai vajadzīgs ir vīrs, tāds mīksts, par kuru viņa vienkārši var valdīt, tā viņas māte arī valdīja par savu vīru, un viņai tas tā kā pārgājis ir, jā, un arī varbūt arī ir ēt, un varbūt ir tas, ka nu, tā viņas ģimenē ir bijis, ja, tāda dominants pār vīru, un tā viņa jūtās drošāk, tāpēc, ka viss ir viņas rokās, un tas vīriņš ir tāds mīkstais, ja, un tad tie mīkstie arī, nu, viņai ļoti ir ok, viņa tā jūtās tā forši, ka viņš nekur nemūks, viņam tāda griba nav, viņa griba ir manās rokās, un būs viss, kā es gribu.
te par tām sievām, ja runājot, ja, es domāju, tur arī jābūt arī kādam, kurš var tādī ģimenē, ja viņi draudzē, ja mēs runājam par kristiešiem, ja, tad šīs lietas arī jākārto ir, jārunā ir tādā mīlestības garā, bet tur arī vajag sakārtotību. Jo noteikti tas vīrs jau ir tik jau tā kā pazemots vai nolikts pie vietas, ja, ka viņam grūti būs pacelties. Tur vajag ar abiem ļoti strādāt viņai, lai viņa saprotu bibliskajā skatījumā, kā viss te notiek, kāda ir bibliskā kārtība. Ja? Un vīram arī, lai viņš ieņem pozīciju, jo viņam tā jau ērti palicis, ka viņi visi tur dara, kārto, viņš praktiski neko, viņš tikai naudu nes. Ja? Tāpēc tur arī noteikti vajadzīga ir dvēseli kopšana. Paldies, mācītāji Andri, ka tiešām dalījāties tādos spilgtos piemēros un raksturojumos. Tā kā noteikti būsim visi gudri un modri. Liels paldies! Svētījus visus!